Sveiki, klāt 16. epizode, ko kalpot visai Latvijai, un jā, iepriekšējā bija tā smaga epizode, bet nu jā, šoreiz tā kā balstoties to saprašanu, kas mums tagad, jā, arī Y stundā visticamāk, jā, mēs necīnīsimies un padosimies, balstoties uz iepriekšējiem šabloniem, uz iepriekšējiem tādām lietām, jā, katrs mēs meklēsim kaut kādu savu, kā glābt savu ādu, jā, tur kaut kur laisties prom, kaut kur nezinu, kaut kā veiksmīgāk konvertēties atpakaļ pie tiem komunismu mūsdienu versijām, vēl kaut kur meklēt, jā, kaut kādas lietas, jā, un tas mums to diktē šī gļēma formula, ko mēs esam uzņēmuši un pieņēmuši pa mūsu tā kā izdzīvošanas formulu, jā. Un tā, un īstenībā, jā, nu varbūt arī nav tik slikti, nu neko, mēs zinām, kā tas viss strādā, mēs zinām, kas mums būs, mēs vienkārši zinām, ka mēs tās izdzīvosim, daļa varbūt mums tur nošaus, panīcinās, bet tāpatās, viss jau dzīve jau turpināsies, nekas jau traks nebūs, varbūt tiešām tā necīnīšanās, tā kā padošanās varbūt tieši labi būs, un jā, varbūt tas mums tā kā tuvāk, tas mūsu iekšējai būtībai, jā. Nu jā, vadoties pēc šīs formulas, jā, kāpēc ne, teiksim tā, nav obligāti jācīnās, mums arī varbūt, mums tā kā, man tad klusa cerība, jā, tur kaut kā mobilizēties un kaut kā cīnīties, jā, bet varbūt tas tikai manā galvā ir, tas varbūt, tā tikai mana ideja, ja tas, tomēr, tā varbūt nav vairākuma ideja, es varbūt gribētu tā, bet tāpat tās. Vairākums izvēlas savādāk un viss, ko man vienkārši jāpieņem, tas ir, tas arī taču, jā, varbūt tas tikai manas vēlmes, jā, iekšējās, jā, tur cīnīties un kaut ko samobilizēties un, nezinu, kaut ko tur, kaut ko tādu izdarīt, jā, varbūt tas tā kā nevienam tas neinteresē, īsti nav vajadzīgs, un tā kā, jā, pagaidām izskatās, ja mēs, teiksim, nevienosimies par kaut kādu labāku scenāriju, un tad, jā, būs šī tā pati padošanās, jā, katrs kaut kā mēģinās, teiksim, glābties, izglābt sevi, kaut kur aizlaisties, un nezinu, ko izdarīt, un tā kā, jā, tas arī jāpadomā, jā, ko mēs īsti vēlamies, un kas mums ir svarīgi, jā. Vienam tas svarīgi, otram tas svarīgi, viens tā to redz, otrs šitā redz, jā, bet kaut kādā ziņā man ir kaut kādas tādas aizdomas, ka varētu būt kaut kādi labi risinājumi, ja mēs kaut kādā veidā saprastu, jā, vai kā vienotos, jā, mēģināt izprast, ko mēs gribam. Mēģināt saprast tos visus scenārijus, domāju, rastos kaut kāds tiešām labi risinājumi. Un tas būtu vērtīgs, nezinu kādi, bet tas tiešām būtu kaut kas tāds brīnišķīgs, jā. Un tā kā, jā, es gribu iedvesmot, jā, ka viss, beigās jau viss būs labi, kā visās pasakās, jā. Vienīgais tagad ir tā neziņa, jā, kas būs, kas notiks, tā neziņa, un mēs arī kaut kam neesam gatavi. Ja mēs būsim gatavi, tad mēs būsim tikuši skaidrībā, ko mēs gribam, un tad iestāsies kaut kāds miers, relatīvs miers. Kaut kāds tāds miers, ka mēs, ne jau tāds pasīvs miers, bet miers vairāk tāds, ka mēs rīkosimies, mēs zinām, ko mēs gribam, mēs ejam uz to mērķi, tāds kā skaidrība, jā, kas dos mums, jā, spēkus izdarīt to, ko mēs esam apņēmušies vai paredzējuši. Labi, čau, visu štokos.